pie plānu projekta darba. Un man jau bija iespēja šķiet 29. janvārī pirmais tikties ar šo plānu projektu ar studentiem, kuri faktiski arī zināmā mērā mums rosināja un atbalstīja šo pārmaiņu, veidošanas un noteikšanas procesā. Un līdz ar to no šī 29. janvāra es personiski departamentu attīstības padome ir pietiekami daudz noteikti regularitāti strādājusi, lai šis plāns veidotos kā nevis tādas vienas institūcijas vai darba grupas plāns, bet lai tas veidotos par pasākumu plānu, kurā ir iesaistīti visas puses, kurām šis plāns būs īstenošana, un kurām tas būs, un par kuru īstenošanu un rezultātu būs mums visiem jāatbild, tātad nodokļu maksātāju priekšā, no kuras tātad finansējuma mēs savu augstākās izglītības sistēmu arī uzturam. Un tas, par ko es noteikti esmu gatava pastāvēt ļoti stingri un noteikti, tās ir divas lietas finansēšanas kontekstā. Pirmkārt, ka nevar būt situācijas, ka mēs reformējam tik milzīgi atbildīgu jomu un neguldam tajā līdzekļus. Nevar būt tādas situācijas, to es pilnīgi konkrēti un atbildīgi jums pasaku. Un otrs, tajā pašā kontekstā, ka mēs nedrīkstam vairs atļauties, lai ar mums, tātad augstākā izglītība tiek finansēta, tātad katru gadu un vēl tiek veikti grozījumi gada vidū, un ne jūs kā rektori, ne senāti nespēja ilgtermiņā plānot finanses, un mēs tajā plānā tomēr ierakstam skaidru virzību uz to, ka augstākā izglītībā finansējumam ir jābūt vismaz īsākā studiju cikla kontekstā. Vismaz tātad 3 līdz 4 gadi noteikti augstskolē jābūt pārliecībā par to finansējumu, ko valsts spēja iedot. Protams, ka mēs valsts nespējas iedot tik, cik vajag, tas ir nenoliedzami, to neviens nesolīs, ka būs tā, cik ir. Katrā ziņā, manuprāt, tas ir tas, ko mums vajadzētu šeit tā ļoti stingri iezīmēt. Tātad atgādināšu pieprasītīvais ziņojums uzlika vienu lielu, ļoti ambiciozu virsmērķi, ka Latvijas augstākai izglītībai, izglītības un zinātnes sektors nodrošina zināšanu ekonomikai nepieciešamo zināšanu un cilvēku resursu plānu. Jāatzīst, man pašam personīgi šķiet, ka ļoti veiksmīgi izveidot šī iemetaļa pasākumu plānam, kas daudzus jautājumus izskaidro, kāpēc tas pasākumu plāns ir tieši tāds un ne citādāks, bet tomēr tas tā prasītos vēl papildināt ar šiem jautājumiem, lai to būs redzes lokmē, kas būs tie jautājumi, kuras teiksim, normatīvā ietvars neļauj realizēt. Jau pašā pasākuma plānā ir norādīts tas, ka tiks veicināta studējošo un būtībā studentu iesaiste licencēšanas procesā. Būtībā ir svarīgi studentu pārstāvju statusa maiņa licencēšanas procesā, lai studentus atzītu par vienlīdzīgiem pārstāvjiem, jo deleģētajam studentam ir unikāla pieredze, jo viņš jau Latvijas studentu apvienībā ir atzīts par labu esam. Attiecīgi viņu izvirzot, tad mēs viņam arī uzticamies, un šim cilvēkam ir šī pieredze, lai viņš spētu arī efektīvi iesaistīties licencēšanas procesa darbā. Tad tajā pašā laikā mums ir jārūpējas, lai šim studentam būtu atbilstošie sociāli-ekonomiskie apstākļi. Mums ir jārūpējas par stipendijām, par kurām runāšu nedaudz vēlāk, un mums ir jārūpējas par to, lai students kādu apstākļu dēļ, kas būtu vai nu sociāla rakstura apstākļi, lai viņš nepamestu studijas un lai viņš spētu arī intensīvi un kvalitatīvi iesaistīties studiju procesā, jo svarīgākais mums ir gala rezultāts. Mums ir svarīgs students, mums ir svarīgs absolvents, kurš ir spējīgs un tāds, kurš ir interesēts pēc tam nevis doties uz ārzemēm, bet palikt Latvijā un dot pienesumu Latvijas tautsaimniecībai. Kā jūs ļoti labi ziniet, studentiem vienmēr ir ko teikt. Un studējošo viedokli ir vērts ņemt vērā, un tas pats attiecas arī uz Boloņas procesa uzdevumu izņemšanu. Un, attiecīgi, mēs varam paskatīties uz Boloņas procesu no studējošo prizmas, kas ir vienlīdz svarīgi.
ne tikai skatīties no augstskolu vadības, no augstākās izglītības institūcijas prizmas, bet arī skatīties no studējušo prizmas. Jā, mēs gribam padarīt akreditāciju mazāk birokrātisku, līdz ar to lētāku, bet vai mēs esam gatavi upurēt kvalitāti uz tā rēķina? Kā students es varu pateikt, ka es negribētu, vai mana augstskola upurē kvalitāti, mēģinot ietaupīt. Šeit ir jautājums par to, kā mēs varētu padarīt jau esošu akreditāciju efektīvāku, lētāku, nevis izdomāt jaunu risinājumu, kas šajā gadījumā, man liekas, būs liels trieciens. Ir ļoti interesanta deklaratīva frāze par to, ka ir jānodrošina iekšējās kvalitātes sistēma, bet patiesībā tas punkts ir noteikts Boloņas procesa dokumentos jau ļoti sen. Un jautājums šeit ir nevis par to, ka to vajag darīt, tas visiem ir saprotams, bet kā to izdarīt. Un man gribētos, lai arī plānā, kas ir izstrādāta, būtu arī nelielas iezīmes tam, kā panākt to, jo līdz šim mums tas nav izdevies īpaši veiksmīgi. Bet tas, kas mums ir jādara, mums ir jāmēģina pārkāpt